Čau, mani sauc Matīs, esmu biznesa skolas 20K izveidotājs. Mūsu biznesa skola, ja tu vēl neesi dzirdējis par mūsu biznesa skola ir platforma, kur tu vari iemācīties daudz dažādas lietas par interneta biznesu, kā izveidot internetu biznesu, internetu veikals, mārketinga aģentūras, dropshippingus, affiliate mārketings un vēl daudz ko citu, gan daudz dažādas biznesa idejas. Plus mums ir grupa, kur ir vienādi domājuši cilvēki, kas viens otram palīdz, motivē, dalās rezultātā, mēs taisam webinārus un daudz ko citu. Bet šajā video es tev pastāstīšu, kā atšķirt interneta krāpniekus, kādas ir populārākās tendences, ko esmu pats novērojis, un kā atšķirt īstu informāciju, kā var nopelnīt internetā, piemēram, ko mēs mācam no krāpniecības gadījumiem. Šobrīd mūsdienās ir tik daudz dažādi veidi, kā noteikti dažādas interneta krāpniecības, kas ļoti grūti atšķirt no realitātes. Tāpēc par šo ir jēga runāt. Tāda pirmā lieta ir telefona krāpnieki, ko mēs jau visi zinām, varam lasīt Delfos, katru dienu ir kāds apkrāpts ar telefonu zvaniem. Kā tas notiek? Jums zvana no it kā policijas vai it kā no bankas. Arī var tavs mammas telefons zvanīt, un tev liekas, tev mamma runā, jo ar mākslīgo intelektu, piemēram, noklonēt viņas balsi. Un tev liekas, tev mamma zvana, viņa prasa kaut kādas bankas detaļas vai ieskaitīt naudu, bet kā to visu darīt? Pirmām kārtām, ja kāds jums pa telefonu prasa kaut kādas bankas detaļas, nekad ne policija, ne banka to nedarīs. Bet ko vislabāk darīt? Ja tev, ja tev zvana, piemēram, banka vai kaut kas, fake banka, met nost un vispār ignorē. Tas jebkurā gadījumā būs apisiens. Bet, piemēram, ja ir tāds deep fake zvans, ka tev zvana mamma, viņas balsī runā, prasa, nomet nost un atzvani savai mammai. Jo tādā veidā tu uzzvanīsi tiešām savas mammas telefonam, nevis krāpniekam, un tā mamma visticamāk pateiks, ka viņa to nav tikko zvanījusi. Tas ir, par šo var daudz runāt, bet visu laiku tāpatās cilvēki tiek apkrāpti, tāpēc mēs cenšamies vēlreiz par to runāt. Tālāk vēl viena populāra lieta, ko esmu pamanījis. Delfos, piemēram, Facebookā komentārus cilvēki ieraksta, un viņiem atbild kaut kādi fake ārzemju profili, lai tur uzraksta WhatsAppam vai vēl kaut kam, viņi ir kaut ko vinējuši, laimējuši vai piedāvā nopelnīt. Ja tev komentārā kāds atbild kaut ko tādu, vai vispār tas ir kaut kāds ārzemnieks, ignorē, tepat nav vajadzīgi paskaidrojumi, tā būs krāpniecība jebkurā gadījumā. Tāpēc nav pat pa jēgu par to runāt, vienkārši ignorē šādu lietu. Un vēl viena interesanta lieta ir visi mīlnieki, iemīlēšanās, tinderi, jūrnieki, kuri tev iegūst tavu uzticību, viņi ir noteikti ārzemnieki, viņi tur iegūst tavu uzticību, jūs tur samīlaties, un tad pēkšņi viņiem notiek kaut kāda nelaime, un tev vajag ieskaitīt viņiem naudu. Tā vienmēr būs krāpniecība. Protams, nevar teikt vienmēr, bet 99% gadījumos šāds scenārijs tu tiksi apkrāpta, jo šeit pārsvarā notiek sievietēm apkrāpšana. Tāpēc esat ļoti piesardzīgas un neuzticaties interneta mīlniekiem. Par to arī jau gadiem tiek runāts, bet tāpat ir kāda muļķīte, kas uzķerās. Šie ir tādi interneta krāpniecības populārākās lietas. Vismuļķīgākās, bet tajā pašā laikā vispopulārākās. Ir arī daudz Facebook reklāmas, kur tur kaut kādi kazino vai tur rāda, ka tu vari nopelnīt 200, 300, 400 eiro vienkārši skatoties video. Tas tā nav. Un šīs reklāmas mums ir jāreporto, un tas viss ir muļķīgi. Bet šie visi pirmie bija visiem zināmas lietas, bet tagad es pastāstīšu par daudz interesantākām lietām, kas ir vairāk par manu tēmu. Piemēram, TikTokā ir diezgan populāra lieta, tāds profils Honey Bunny Shops. Viņi noteikti arī pēc šādiem video mainīs nosaukumu, bet pastāstīšu to interesanto schēmu, kā viņi darbojas. Tur ir profils, kas filmē, tur naudas čupis, visu kaut ko standarta šitie apisieni, visādām naudām, bet viņi arī tieši bija gadījums, ka mani video tiek pārlikti, un man uzraksta sieviete TikTokā, kad es viņu apkrāpis. 2 cilvēki uzrakstīja, ka esmu apkrāpis, jo viņi ir ielikuši manu profilu tajā TikTokā, un pēc tam cilvēki rakstīja, jūs no biznesa skolas, jā. Un tādā veidā tiek apkrāpis, un daudzi profili pat liek citus influencerus, zināmus cilvēkus, un tā uz ātro paskatos, zināma seja aiziet. Bet kāda viņiem bija schēma? Sieviete, es runāšu, tā sieviete, kas man rakstīja, viņa tur sazinās ar to profilu, profils saka, jums tur būs jāpilda uzdevumi, dienā var 200-300 eiro nopelnīt, tur baigi viss tur forši, baigi pelnīsiet, tikai uzdevumi jāpilna, viss ir godīgi, legāli.
Kas notiek? Ok, bet tur jāsamaksā tur 20 eiro, lai tur viss ir točni, lai to var pieregistrēt tur sistēmā un tā tālāk. Un tam cilvēkam tas jāsamaksā. Ok, cilvēks pārskaita 20 eiro uz kaut kādu random čaļa kontu. Tā sieviete tā izdarīja. Pirmais uzdevums – izveido bankas kontu. Sieviete uztais bankas kontu, viss ir tā kā forši, pārskaitīja naudu. Pirmais uzdevums – uztais bankas kontu un jāiedod detaļas. Pēc kā sieviete tiek nobloķēta. Tātad, tevi apčakarēja uz 20 eiro, ko tu pārskaitīji, un pēc tam to uztais bankas kontu un atdod to. Interneta bankas, visas paiseres, visas, kurus to ātri var uztaisīt. Un pats interesantākais, es pēc tam, viņi rādīja to screenshotu, ka viņi maksāja kaut kādam čalim. Es to čali atradu Facebookā, viņam uzrakstīju, viņš jau teica, jā, es zinu, man jau otrais cilvēks raksta, ka es viņu apkrāps. Es iekritu krāpniecībā un uztaisīju bankas kontu, ar kuru man tagad apkrāp citus cilvēkus. Tā sieviete uztaisīja bankas kontu un ar viņas izveidoto bankas kontu jau nākamos apkrāpj. Tātad tu uztaisi kontu un ar tavu kontu citus apkrāp. Tātad tevi jau uztaisi par krāpnieku, plus tu 20 eiro zaudē. Bet tālāk, ar šiem kontiem jau tikai nedara to, ka tur, kāda vecārīta apkrāp un nākamais. Ar šos kontus pēc tam izmanto vai naudas atmazgāšanā, kur kaut kādas zaktām kartēm, zaktas kontus, zaktas naudas izmanto, vai arī pārdot tālāk lielākiem krāpniekiem. Tā kā, ja jūs esat iekrituši šādā schēmā, nebrīnieties, ja pēc kāda laika atnāk krimināla procesa un jūs gribat tiesāt par kaut kādiem entiem miljoniem atmazgāšanām vai krāpniecībām. Jūs vienkārši atdevāt savu kontu. Un tam ir jābūt, jebkurš, kurš jums liek uztaisīt kaut bankas kontu un dod detaļas, tā būs krāpniecība. Otrakārt, neviens nemaksā par kaut kādu parastu uzdevumu, veidošanu, izpildīšanu, vēl kaut ko. Tas viss arī būs krāpniecība. Rēķinieties ar to. Tā ir tāda viena interesanta lieta. Plus arī profilu klonēšana. Piemēram, man arī biznesa skolē ir uztaisīts kaut kāds klons, kuru visticamāk izmantos vēlāk krāpniecībai. Uzskačās sekotājs, tad izmantos krāpniecībai. Tas ir mans novērojums, ka tā visticamāk būs. Bet man zināmiem cilvēkiem, Karību fondi, noteikti esat dzirdējuši, viņiem arī tika uztaisīts fake profils, kur pēc tam cilvēkiem, cilvēki visi zina, ka arī fonds, viņiem tur daudz naudu, visi tur viņi pelna piķi, visi tur baigi luxury lifestyle, visi krūti. Uztaisa fake profilu, ar kuru pēc tam mēģina apkrāpt. Tur it kā mācīs arī naudu pelnīt, pievienoties komandai, tur pasākumus un tādas lietas. Un cilvēks skaita naudu un neapskatās, ka tas ir fake profils. Neiedomājas uzrakstīt, piemēram, tiem pašiem Karību fondiem Instagramā, vai arī ierauga manu tur TikToku, ja to klonēto. Neiedomājas apskatīt, ka ir vēl viens profils tikai daudz aktīvāks, vai arī Instagramā, vai e-pastā. Tāpēc vienmēr, ja jūs redzat kaut kādu profilu, zināmu, pārbaudat, varbūt viens burtiņš atšķirās nikā, ko jūs pat nepamanat. Piemēram, tur ir kaut kāds i-burts, ja, biznesa skola. Kādam ir biznesa skola ar 2 i uztaisīt, un jūs nepamanat. Un profils ir vienkārši noklonēts. Tāpēc vienmēr visu pārbaudat maksimāli, cik jūs varat, tik jūs pārbaudat. Tā jūs vienkārši nezaudēsiet naudu. Tālāk tāda interesanta lieta – betting kantori un visi forex un investīcijas. Mēs visi zinām, it kā jau nav krāpšana, jo ar to visu tiešām cilvēki pelna naudu. Bet kur ir āķis? Sāksim tieši ar bettingu. Ļoti daudz tagad reklamē savu luxury lifestyle, pievienojas bettingam, mums tur būs bezmaksas likmes visi. Tu pirmām kārtām izmanto viņa affiliate, kur viņi ļoti daudz naudu nopelna, bet tu reģistrējies viņu tajā kantorī. Tālāk, viņi dod kaut kādus betus signālus. Mēs visi zinām, ka kompānija sporta likme pelnīs tikai tad, kad tu zaudēsi. Un viņi, kam maksā affiliate, arī pelnīs tad, kad tu zaudēsi. Un respektīvi, viņiem ir svarīgi, ka tu zaudē. Tev dod it kā betus, kaut kādus tu pacel, bet ilgtermiņā tu tāpatās zaudē. Tas pats ir ar forex un investīcijām. Nav jēga pirkt kaut kādus signālus un vēl sazinu ko. Es bettingu nekomentēšu, bet ar forexu tu tiešām vari pelnīt naudu. Bet pirmām kārtām tev pašam visi jāsudē, visi jāmācas, jāiet cauri un netur ar 50 eiro, protams. Tā kā tas ir tāds legālais apisiens. Esat gudri, labāk taisat interneta biznesus nekā kaut kādus betting kantorus izmantot, tad tu forex signālus. Bet kā tad saprast, ja mums ir tik daudz internetā, it kā labas lietas, kā biznesa skola, bet tikpat daudz apisienu? Ir jāizvērtē informācija un jāsaprot pamats. Vai tam, ko tev piedāvā, ir pamats? Jo skaties atšķirīgi. Mēs, piemēram, piedāvājam iemācīties biznesu un pelnīt naudu internetā. Kā? Internetu veikalu izveidot, mārketingu, pieņemsim internetu veikals, ja? Tur ir pamats, tu izveido internetu veikalu, tev ir prece, tu tirgo, tu saņem naudu. Pilnīgi loģiski.
Tagad to uzraksta, tu kaut kādus uzdevumus pildīs, vai arī ieskait mums tur 50 eiro, mēs tur trīskāršojam, pēc tam to 150 ieskaitīsim. Tur nav vispār nekāda pamata. Tas ir skaidrs uz baltas lapas uzrakstīts, ka tas būs apjēdziens. No kurienes nauda? Neviens nekur nedala tāpat vienu naudu. Tev ir jāsaprot. Protams, TikTokā ir pāris cilvēki, kas runā par biznesu, kaut ko māca, un tā ir taisnība. Jā, piemēram, 5 profili ir labi, kas kaut ko māca un noderīga informācija, bet ir 15 apjēdzienu profili. Tāpēc ir jāsaprot pirmkārt noteikti klonu profilu, kur visvieglāk iekrist ir, un otrs ir jāsaprot tas pamats. Neviens pa brīvu neko nedod, un neviens kaut kādus zelta kalnus tāpat vien nedod. Visam ir jābūt pamatam. Gribi pelnīt, piemēram, affiliate marketings. Affiliate marketings forši audzēt tur lapas, lietas affiliates, tirgot to, piemēram, Amazon affiliates maksā visu. Pilnīgi normāla lieta, kā pelnīt tur 10, 20, 30 tūkstoši mēnesī. Tiešām, jā. Bet, ja to piedāvā izpildīt 100 uzdevumus dienā, tu 10 000 nopelnīs, bet tev tur jāieskaita kaut kas ar bankas konts jāuztais. Protams, ka tas būs pilnīgs apjēdziens. Esat gudri, neiekrītat šādām lietām. Esat gudri, jo internetā var nopelnīt, un internetā var ļoti daudz nopelnīt. Bet ir jāsaprot, kur izvairīties no krāpniekiem. Ja tev patīk šis video, piesako, subscribe, ielaiko, iekomentē, aizsūti savām omēm, savām mamām, jo vecāku gadagājumu cilvēki tiek apkrāpti visvairāk. Tāpēc aizsūti, lai viņi noskatās un saprot, un mums būs daudz vēl interesants kontents gan par biznesu, gan par krāpniekiem, visādām tādām štelēm. Tāpēc piesako manam kanālam, ja tev šis video patika.